ir aktuāls. Ēdināšanas pakalpojumu bērnu dārzos. Tur strādā, tas ir mūsu Rīgas domas darbinieki, bērnu dārza personāli. Šeit katra skola strādā siera. Katra skola strādā siera. Nomas noteikumi ir apstiprināti un šeit spēles noteikumi nemainas. Izsole ir atklāta, obligāti atbilstoši 515 ministru kabineta noteikumiem. Tad skolai vajadzētu izveidot iznomāšanas komisiju un sludināt atklāto konkursu. Man liekas, tur nedēļa vai cik tur publicēt savā mājas lapu un viss. Nav obligāti terēt laikos publikāciju diena vai neatkarīga. Ja, viss var noslēgt līgumu uz 5 gadiem. Jautājums ir cits. Ja, šobrīd, ko mēs izdarījām, mēs līdzvarojam nomas maksu. Šobrīd viņi ir neatkarīga no tā, kur atrada skola vai pilsētas centra vai Bolderai. Viss ir atkarīgs no skolnieku skaita. Bet jautājums ir viens, ja, ka faktiski firmas, kas nāk strādāt, viņi neīpaši aktīvi iegulda līdzekli uz jaunam iekartām. Ja. Mēs paši nemainījam virtuves iekartas, tikai ar to, ka mēs mainām iekartas, nomas maksa ir minimāla un atnāk pēc tam sieva un izmanto šīs iekartas. Ja, tā pašā laika situācija tiešām ar skolas virtuves iekartam ir tragiska, mēs sākam to darīt. Šobrīd tas notiek. Un viennozīmīgi šajā projektā būs arī papildināts, būs jaunais tā vai tā virtuves bloks, tur būs jaunas iekartas, pēc tam tika piedāvāts, ja, bet droši vien tas nebūs vairāk nomas līgums, izglītības departaments pieņema lēmumu, tas būs konkurs par pakalpojumu sniegšanu. Reāli tas nav noma, tas ir pakalpojums. Kas tur būs atrunāt šo jautājumu menedžera buro, bet izglītības departaments. Ja? Mūsu rūpes ir par to, ja mēs izterējam pašvaldības līdzekļu uz iekartam, un tas nav maz, tad mēs gribam, lai arī par tām iekartam maksā sieva. Paldies. Jā, šobrīd ir daži varianti. Šobrīd varianti ir lielākā daļa, kur mēs vēl neveicam rekonstrukciju. Atnāca siera, ir kaut kādas iekartas vai pagājuša vai pagājuša gadsimta, kas ir skolai, viņi nopirk citas iekartas. Es atvainojos, jā, tam pirmam, bet lielākā daļa tas ir tādi second hand lietotas iekartas. Un ņemot vērā, ka ar viņiem dažreiz šo līgumu paraksta uz 2-3 gadiem, maksimāli, ko viņi var investēt, aiziet lietotu veikalu, kur ir sacīves tehnika un nopirkt par 140 latiem kaut kādu leduskapi. Viss, ja? Tāpēc šobrīd reāla situācija ir tāda. Mūsu viedoklis un pozīcija ir tāda, ka virtuves iekartas vajadzētu mainīt mums pašvaldība, bet tā ir pašā laika par viņiem vajadzētu maksāt. Kas vēl notiek? Ja? Ir viens variants. Virtuve jums strādā no 7 līdz 3, 2, pēc tam viss ciet ir otrais variants. Virtuve strādā diennakti, un tur gatavo bulciņas, kas pēc tam pārdod pa labi pa kreisi. Nav problēma, bet varbūt par to vajadzētu maksāt, jābūt kaut kādam papildus koeficientam. Ir tāds. Ir arī vēl viena cita situācija, es nezinu, jums skola ir skaitītāji atsevišķis firmai vai nav. Dažiem nav. Jums arī nav. Tas nozīmē, ka, mīļa draugi, mēs šo privātu firmu dotējam. Ja? Kāds ir patēriņš elektrībai, jums skolai un ūdens patēriņš, un kas ir viņiem? Un jūs, mēs maksājam par viņiem. Ja? Viennozīmīgi vajadzētu būt skaitītājiem, viennozīmīgi vajadzētu būt atpakaļ. Cits jautājums, ja? Ka saņemt nomas maksu, pēc tam to, ko es pastāstīju, viss tas ir godīgi, tad šīs es atvainojos par primitīvu salīdzinājumu tā kotletas cena būs tāda. Tāpēc droši vien mums vajadzētu vai perspektīvu, bet tas ir politiskais lēmums, pieņemt lēmumu par brīvu ēdināšanu līdz kaut kādam klasam, vai darīt vēl kaut ko, bet par to vajadzētu maksāt, jāmaksā. Tā, vairāk roku nevar, daudz jautājumu vairāk nav. Varbūt kāds vēlas... Es jau gribēju pateikt, ka ja kāds sūta anonīmos, tad lūdzu droši sūtīt. Neviens nevar atnācis anonīmos. Viss ir personāli. Es gribēju par to pašu galveno jautājumu, kāpēc arī jūs esat šeit, atgriezties pie piepūles. Andrej kungs, jūs teicāt, ka nevarat solīt to piepūli, ja, un pēc tam mēs tā slaidu tā pārgājām, kurā vietā viņi būvēs un kur tā. Jūs teicāt, ka viens no galvenajiem faktoriem, lai pieņemtu lēmumu par to, vai tā piepūle būs vai nebūs, ir skolēnu skaits. Bet par šo skolu ir pieņemts. Es šeit teicu, mēs vēlreiz pat izrunājām, jo vienkārši nedzirdēju. Tātad šogad
tiek veikti esošajā korpusā attiecīgi remonta darbi, kuriem Burokungs stāsta. Nākošgad tiek pasūtīts tehniskais projekts. Šī gada laikā jāsagatavo pilns darbu uzdevums, lai mēs varētu nokonkursēt tehnisko projektu. Tehniskais projekts aizņem, teiksim, mēnešus, tas jebkurā gadījumā mēs viņu nākošgad dabūjam. Kā rezultātā 15. gadā mēs varam sākt būvniecību. Mēs varam uzteikt jau kā solīt. Es varu pateikt jums vēl vairāk. Nav problēma. Es varu jums pateikt, es varu pateikt jums vēl vairāk. Ņemot vērā, ka šo līdzekļu apdevumu piešķiršanu menedžējam mēs, ja? Nav problēma šobrīd atrast, tā lielākā domas budžeta, ja? 100 000 projektam. Problēma ir cita, kā reāli mēs to stāstam, un tur ir tā situācija, ka neatkarīgi no vēlēšanām, ja? Ka 14. gada budžets ir tāds, un vajadzētu pabeigt esošo objekti, kas ir uzsakti, nav iespēja uzsakt remontdarbi, būvdarbi, šīs lielas investīcijas 14. gada, ir iespēja uzsakt reāli 15. gada. Nav vērt šobrīd projektēt, lai projekts stāv gadu vēl, ja, un tikai novecojas. Tāpēc labāk tiešām šogad veikt sagatavošanas darbi, 14. gada projektēt un realizēt 15. gada. Tas ir reāli, ja. Uz 14. gadu būvēt, ir grūti. Tāpēc mēs nesolam to, kas nav reāli. Nē, par to iet runa. 15. gada Amerikas apsolot. 15. gada būvniecība. Jā, lūdzu. Vairāk arī skolotāji būs sakā varētu, Robalčīs skolotāji. Došain Amerikungam kā politiķim jautājums, kāda ir jūsu politika attiecībā uz skolām un plašu skaitu centru skolās? Jo varbūt tādā Bolderājā un Vidusciemā būtu vidusskolas klasi, centru skolās nebūtu 7, varbūt būtu vairāk paralēli klases, un tad varbūt aiz centru skolās nevajadzētu tās piebūs un netika sakrauts, teiksim, tur mikrorajonu skolas. Mēs to jūtam tādā nozīmē, ka mums 3 skolēni pat ir atbēguši no centra. Atpakaļ, pagājuši, kad atnāca viena meitene, kur atklātā pateica, ka ir narkotika lietošana un negrib, ka tas notiek tur, un māte runāja, protams, es skolu nesaukšu. Tātad kāda ir Rīgas domas politika šajā jautājumā? Es varētu teikt savu viedokli, es tiešām neesmu profesionāls, varbūt izglītības jomā, bet tas, kā politiķis runājot, mēs redzam vairākas tendences, kas pēdējos gados notiek Rīgas pilsētā. Pirmā tendence ir tā, ka tajā būsim tā precīzi apkaimēs, ja, teiksim, Rīgas perifērijā vairāk veidojas tā kā pamatskolas. Tur tā kā pēc dzīves vietas mēs redzam, ka tur tās klases ir, un tad, kad tas vidusskolas posms, tad tomēr diezgan liela daļa mēģina startēt uz centru. Un tāpēc to klašu aizpildījums, vecāko klašu aizpildījums perifērijā jūtam atpaliek. Ir izņēmumi, ir izņēmumi, es vēlreiz teikšu, bet tāds galvenā tendence ir tā, perifērija pamatskolas, pēc tam veidojas tā kā tādu lielie centri, ģimnāziju centri, kuri akumulē sevi, teiksim, to vienu daļu jauniešu. Tā ir tendence, kas ir varbūt latviešu skolām vairāk izplatīta. Krievu skolām izplatīta pretēji. Krievu skolas praktiski paliek pa teritorijā. Viņas kā ir, tā viņas turās skaitlis, liels vienalga, tas ir Rīgā vai turpat Pļaunī. Tur ir lielās skolas. Viņiem ir cita tendence, viņiem nav tā. Līdz ar to ir dažādi šīs tendences, kas ir saistīts ar to, kā skolēni izvēlas. Latviešu skolām vairāk ir tāds tā kā ģimnāzija, tāds spiediens. Pirmā ģimnāzija, otrā ģimnāzija, trešā. Ir tas spiediens, kas iet, kurš tā kā vienu daļu no tā perifērijā paņem pie sevis. Man ir grūti pateikt, cik lielā mērā, teiksim, mēs to varam ietekmēt, vai vairāk. Tas ir veidojas vērts, tas nav nekāda administratīvā veidā veikts. Vienkārši mēs to redzam pēc skolēnu skaita klasē. Mums īpaši politika stimulēt nav, bet es uzskatu, ka šajā pirmajā posmā, kamēr mēs liekam skaidrībā tiešām ar šo skolēnu skaitu un to demografisko bedu, mēs tomēr gribam katrā apkaimē, lai būtu viennozīmīgi latviešu skola, vidusskola. Lai nebūtu tas spiediens tāds, ka tev vienkārši nav kur iet. Tas ir Vidusciema variants, Bolderājas variants.
lai tev būtu šī iespēja iegūt vidusskolas izglītību arī perifērijā. Vai mums tas izdosies? Mēs patreiz šādu tendenci ejam. Tā laikā, man liekas, ka es aizspēlēju, ka pagas jums jau ir vēl veseli jautājumi. Man laikam jāsaka paldies, ka uzklausījāt, es savu solījumu pēc vēs, es visu atceru. Paldies, ka jūs solījāt. Jā, tas neatiecinās to, kā var nesolīt, bet es atpildu solījumus, tāpēc es spiešu šo to precizēt, tikai tāpēc. Tā, labrīt apakaļ, mēs abu Raukungu, es nebaloju, ja? Mēs vienojamies, ka mēs nestrīdēsim. Pirmo reizi mēs to iesākam. Strīdēties, lai Beidzāk. Otrais, mēs to apstiprinājām, tagad rudenīgi tikāmies, jā, jums par šiem te visiem darbiem. Tā. Bet tomēr es spiešu šo to precizēt no tā, ko es tagad dzirdēju. Pirmkārt, darba uzdevums projektiem ir iesniegts no skolas puses 4 reizes vismaz. To var pierādīt dokumentāri, tur visur ir numuri, izsniegšanas papīri, iesniegšanas papīri. Es esmu vairāk kārt aicinājis savu vadību uz skolas tikšanos. Šeit ir stāvējuši priekšā skolas vadības cilvēki un solījuši. Arī 6 gadu apakaļ. Šoreiz, protams, mūsu priekšā ir īpašnieki. Es neesmu tik dumšs, lai strīdētos ar īpašnieku. Tad jau man var izlikt kā arendātoru ārpusē. Tātad es ceru, ka visi tie solījumi tagad visi ir labi, un es ļoti par to pateicīgs. Svētīgas, es gribu precizēt, skola nav reģistrēta uz Oļega Burova vārdu. Nē, uz Rīgas pilsētas vārdu, un Rīgas pilsētai nav īpašnieki, ne Amerikas, ne Ušakov. Tad mēs esam bezsaimnieki. Tālāk es gribēju tomēr noraidīt ideju par gaisa pilīm un kaut kādiem kosmiskām celtnēm. Tajā laikā, kad remontēja 5. vidusskolu, projektu uztaisīja viņa absolventi, ģeozis. Tajā pašā laikā mūsu skolas absolventi uztaisīja mūsu projektu, ar ko Rīga lepojās. Šie projekti bija izstādīts kongresa namā, apskatēja. Tauta nāca, skatījās, brīnījās, priecājās. Tas nav nekāds atkārtais kosmisks projekts. Protams, viņš ir mazliet dārgāks, bet tas dod ļoti lielu telpu skolai. Bet, protams, bijuši ļoti vairāki arhitekti arī no Rīgas pilsētas, un mums ir bijuši runa par dažādiem citiem ļoti lētiem projektiem, piemēram, tā korpusa pagarināšana, kas tur ir. Tā kā nav nekādi tādi speciālie projekti. Viss ir noticis. Mēs esam mēģinājuši izmantot arī blakus skolas. Tā skaitā atgādienas 8. pamatskolu, kas mums neizdevās. Jo mēs tur iegājām un tāpat neko neremontēju un nedarīju. Mēs ar saviem līdzekļiem šo skolu atremontējām, faktiski. Jā, es nobeidzu ar to, kad pasaku paldies vēlreiz jums, kas attiecās uz ēdināšanu, te bija jautājums. Tas būs slimais jautājums. Mēs darīsim visu atbilstoši likumībai, kā jūs teicāt. Līgums beidzās, līgumu mēs sāksim, tiks nodibināta komisija, kā jūs teicāt, iedīgļi jau ir radīti, embriju stāvoklī vēl. Es šai pasākumā nepiedalīšos, lai nezinu, ka es esmu ieinteresēts. Komisijā ietilps vecāki un citas oficiālas un ļoti mīļas personas. Un viss notiks vislabākā, likumīgā kārtībā. Tā kā paldies, ka jūs atnācāt. Vēlreiz paldies par solījumiem. Nu, es nezinu, ja tas tā nebūs, tad jau nav. Cienījamie vecāki, izmantojot gadījumu, vēlētos arī pateikt, ka skolai ir savs ziedojuma konts, un jebkurš no jums var ieskaitīt šajā kontā naudiņu, kas tiks izmantotā ļoti vajadzīgiem mērķiem, par kuriem skolas
vecāku padomi, pēc tam arī vai pirms tam jūs informēs. Tā ka arī mūsu visu rokās ir palīdzēt skolai. Respektīvi, ļoti liels paldies par vecāku aktivitāti. Vēlētos dažas aktīvākās māmiņas uzaicināt uz skolas vecāku domi. Arī, un ja jums ir vēl kaut kādi priekšlikumi un varbūt ir radies pie direktora vai pie mums jautājumi, kāpēc tiešām tā elektroinstalācija tiks labota, nevis vēl kaut kas, kas var atsevišķi rakstīt uz e-mail skolas un var atbildēt.